Kas ir tev labāk atbild tajā gadījumā? Tāds mīts ir ļoti daudz cilvēku, kad pērk lietotu auto. Daudziem liekas, ka tas vispār vārds, tā lietotu auto tirdzniecība, ka tas tāds kaut kāds apmāns kaut kādā brīdī. Jā, visi labi zinām par tiem korģētiem nobraukumiem un vispārējo. Tas ir mīts mūsdienās. Pirmkārt, ir ļoti daudz vietas, kur to bez maksas var pārbaudīt. Auto izcelsmi, stāvokli, kaut kādas iepriekšējos vēstures datus. Jebkurš auto tirgotājs tev grib apmānīt kaut kādā veidā, lai nopelnītu uz to naudu. Tā īsti nav, jā, jo pirmkārt, Rīga ir ļoti maza. Latvija arī ir ļoti maza. Ja tu vienu reizi, kā teikt, sasmērēsies, jā, pie tevis vienkārši cilvēki vairs nebrauks. Tā informācija izplatās ļoti ātri. Tāpēc teikšu, ka mūsdienās varbūt tas ir mīts, jo varas iestādes arī nu jau ir piemērojuši pat sodus par to pašu, teiksim, korģēto nobraukumu un tam līdzīgi. Vienkārši to ir bezjēdzīgi darīt, tāpēc ka jaunajām mašīnām ir diezgan dārgi to izdarīt, noslēpt kaut kādus datus vai korģēt nobraukumus. Tas tiešām dārgs process. Kad beigās tas vairāk neatmaksājās. Tāpēc ir prieks, ka Latvijā arvien vairāk paliek tādu, teiksim, godīgu auto tirgotāju. Ja?